Uz lauvas Liepiņa eksāmena Liepājas tramvaja galapunktā sapulcējušies nedaudz skrējēju, aptuveni 20. Liepājas pusmaratona organizatori uzsver, ka tie ir drosmīgākie, kuri gatavi pārbaudīt sevi sacenšoties ar Liepājas tramvaju un uzzinot, vai šo vēsturisko transporta līdzekli ir iespējams noskriet. Šī sacensība ir viena no pārbaudēm, vai dalībnieks ir gatavs Liepājas pusmaratonam, kas notiks 5. jūlijā. Tas tāpat kā vidusskolā, 12. klasē. Esi gatavs vai neesi gatavs. Laiks bija gatavoties mums gana, un mēs to darījām caur lotas skriešanas vakariem Liepājā. Savukārt pārējie visi to izmantoja caur Endemondo attālināti skrēju un visādi savādāk. Un tagad ir tā diena pirms, kad vainu. Un tas jau vēl nekas nav beidzies. Ja tu šodien saproti, ka tu netiec vienkārši līdzās, tas nozīmē, ka tev jāskrien vienkārši pusmaratonu bišķiņu lēnāk, lai tu saglabātu smaidu uz lopām un finišētu. Uz eksāmenu sanākuši gan pieredzējuši sportisti, gan iesācēji. Tā kā paveiksies, jo tur tam ir luksafori un tā. Un ja tā tramvajs, paveic, ka tramvajs arī ilgāk stāvēt tur pieturas. Un tā kā, vienreiz es noskrēju tramvaju, bija ātrāks par tramvaju. Visi cilvēki izstāsta tik ļoti nopietni skrējēji, un es arī daži zinu, ka tiešām viņi ir nopietni skrējēji. Es ceru, ka man kāds galapunktā sagaidīs. Neliels sportists, kurš Rīgā skrēja ar baloniem un turēja tempu. Kurš varēs balonu? Balonu, jā! Īstenībā es aizdomājos, par Liepāju var balons uzpūst. Tas būs pārbaudījums, vai es noskriešu 5. jūlijā, un es domāju, ka būs interesanti pastīties, vai es to varu, jo sen nav skriets. Nav bailīties par veselību, ja tu tomēr fiziski nodarbojies ikdienā, kā ir? Es nodarbojos ar sportu, bet nav bail. Kā Liepiņam izskatās noskries to tramvaju tie skrējēji? Būs karsti, es domāju, viņš svīdīs. Nākošais, ka Liepiņš arī skries, nevis tramvajā brauks, ja? Es pastīšos, vai tas par iespējams. Liepājas tramvaja maršruta līnijas kopgarums šobrīd ir 14,8 km. Tramvajs pārvietojas vidēji ar 7 km/h un no viena galapunkta Brīvības ielā līdz Mirdzes ķempas ielai ceļā atrodas vidēji 30 minūtes. Skrējējiem jāveic īsāks maršruts aptuveni 6 km garumā, policijas pavadībā pa saskaņotu maršrutu Brīvības iela, Parka iela, Ganība iela un Mirdzes ķempas iela. Tramvaja galapunktā Mirdzes ķempas ielā pirmie skrējēji nokļuva teju vienlaikus ar tramvaju. Jāņem vērā, ka visi ievēroja satiksmes noteikumus un apstājās pie katra luksafora. Arī tie, kas skrēja lēnāk, nepadavās un visi ieradās finišā. Ir skaidrs, ka šie skrējēji pieveiks trasi Liepājas pusmaratonā. Laura Dreiziņa, Egars Brečs, TV Kurzeme.